Iepriekšējā tikšanās reizē, kas bija ļoti īsa un tikai dažas minūtes, mums atļaus kaut kādas pāris lietas pieminēt, tas mans lūgums un piedāvājums bija deleģēt no reģioniem pārstāvis, lai mēs varam sākt darbu plānu izstrādi nepieciešamajām izmaiņām izglītībā, pamat un vispārējā. Domājot par to, kā to labāk darīt, un iekšējās diskusijās mums nāca sapratne, ka laikam ir labāk nevis uzreiz ar deleģētiem pārstāvjiem strādāt, pieņemot, ka mēs visi saprotam un esam vienoti izpratnē par to, kas jādara, bet vēlreiz lūgt jūs, kolēģi, lielākā skaitā, lai es no savas puses varētu izstāstīt, kas tad ir tās izmaiņas un atbildēt uz jūsu jautājumiem, jūs savukārt iedot priekšstatu un arī attiecīgi nopozicionēties, latviski sakot, uz to, kas tiek piedāvāts. Un tikai tad, jau šo zinot, varbūt tad iet nākošajā solī un veidot detalizētu izmaiņu plānu. Es domāju, ka jums ir arī zināma izpratne, un es tā vismaz paļaujos, ka izmaiņas ir salīdzinoši neizbēgams un noteikti nepieciešams, un kaut vai tam dēļ, ka sākot ar 7. gada arī skolotājiem un izglītības darbiniekiem ir piedāvāti vairāki izmaiņu plāni, ja, piemēram, plāns, kādā veidā pieaugs alga līdz 14. gadam, jūs noteikti to ziniet, un savulaik apstādāt, kurš 9. gadā pārstāja funkcionēt. Tas skaidrs, ka ir kaut kādas lietas, kurās ir jāmeklē jauns risinājums un turpināt bez tā, ka mums ir skaidrība, piemēram, par šo jautājumu ir ļoti grūti vai pat neiespējami. Tas nozīmē, ka ir kādi punkti, kur neatkarīgi no tā, cik un kā mēs uzskatām, kuros, dažādi varbūt, kuros vajadzētu iet bērniem un cik daudz viņiem mācīties un ko mācīties, ir sapratni, ka tur ir jāizstrādā jauns plāns vai redzējums. Ļoti praktisks un konkrēts. To mēs arī tad varbūt vēlāk runāsim. Pirms es jums izstāstu par tā, kā ir rakstīts 4 reformām, es vēlējos jūs lūgt vienu tehnisku lietu. Šo te filmē arī tam dēļ, lai padarītu pieejamu plašākam cilvēku lokam ārpus šīs zāles. Tā ir un būs manas darbības daļa. Es cenšos maksimāli daudz no tā, ko mani kolēģi piedāvā, padarīt plaši pieejamu, lai to var redzēt, klausīties, vērtēt, kritizēt maksimāli liels cilvēku skaits, kas savukārt nozīmē, ka jums ir jautājumi, es būšu priecīgs, ja var atbildēt pēc tam. Un tas nebūs ilgi, es nemosīšu jūs ar garu sarunu 20-25 minūtēm, es izstāstīšu par pamatlietām un pēc tam gatavs atbildēt visiem jautājumiem. Ja mēs tā varētu darīt, tas būtu ļoti priecīgs. Pēc tam es laikam stāvēšu priekšā, sēdēt man ir grūti, jo tad jūs neredzēsiet staigāt apkārt. Man ļoti patiktos, bet tad es traucēšu kamerām un te vispār neviens neko nedzirdēs. Tādēļ es mocīšos stāvot priekšā jums, ja? Lūdzu atvainojiet, es būšu nervos, jo man nepatīk stāvēt visu laiku vienā vietā. Es kustos, bet šajā brīdī tas man būs jādara. Ir tā, ka vēl šī gada septembrī iepriekšējās valdības laikā tika izveidots informatīvais ziņošanas pedagoģu darba samaksa, kurā ir diezgan vienkārši, bet koncentrēti izstāstīts, kā tas viss tur izskatās. Šajā ziņojumā, protams, ir arī uzrunātas vairākas no tām ķezām un nepatikšanām, kas notika izglītības sistēmā sākot no 2008. gada, gan attiecībā uz minimālas algas likteni, gan attiecībā uz skolu slēgšanu, gan attiecībā uz jaunu piedāvājumu skolotāju kvalifikācijas novērtēšanā procesiem. Tur vairākas lietas, un tās es varbūt neatkārtošu, mēs par tām varam parunāties, kas tālāk būs. Mans mērķis jums ir izstāstīt, kādas reformas piedāvāja tieši vispārējā izglītībā, pamat un vispārējā izglītībā, atsevišķi neskarot citus izglītības posmus, pirmskolu un augstākā un tālāk izglītību. Gan gatavs esmu atbildēt arī par tiem. Ir 4 lietas, kuras acīm redzot ir vērts pieminēt un detalizētāk izstāstīt, un par šo es patiešām runāšu nedaudz detalizētāk, lai varbūt radītu lielāku izpratni, kas tas tāds ir. Saprotot, ka sistēmu, ja jūs mainat uz labāku stāvokli, man pašlaik liekas, ka tā ir suboptimāla tāda līdzsvara stāvokļa izglītības sistēma. Līdzsvars ir, bet neviens īsti nav apmierināts ar to. Lai to mainīt, jums jāmaina gan finansēšanas sistēma, gan pārvaldības sistēma, gan arī staturs. Vienu nemainot no šiem posmiem būs grūti abus pārējos sekmīgi izturēt.
Ja nemainat pārvaldību, tad finansēšanas modelis nenovedīs pie rezultātu. Ja nemainat finansēšanas modeli, tad piedāvājumi par jaunu saturu un pārvaldību kaut kur tiks īstenot, citur netiks īstenot, tas viss paliks tādā atkal nepabeigtības stāvoklī. Tad jums jāizteno vairākos virzienos - finansējums, pārvaldība un saturs. Attiecībā uz finansējumu nav ļoti daudz un dažādu modeļu, kā finansēt izglītību, pamatu un vispārējo. Mēs esam tādā starp posmā Latvijā. No vienas puses līdz ar krīzi tika ieviests princips nauda seko skolēnām līdz pašvaldībai, kura tad lemj zināmā mērā. Ja, par iespējamu kādu šķērssubsidāciju viņas zināma kompetence tur ir. Tas nav uzreiz pat taisno līdz skolai. Un šis finansējums arī saistās tikai ar algām. Ja, tas nesaistās ar visu nepieciešamo izglītības iestādes funkcionēšanas finansējumu. Ir vietas, protams, pasaulē, kas pilnībā sēdz no centralizētā valsts budžeta, izglītības iestāžu darbību, algas un tā tālāk. Ir vietas, kurā ir miksēta situācija, kurā ir daudz privātu iestāžu, pašvaldību un valsts. Tas, ko mēs piedāvājam kā tādu loģisku turpinājumu, un tas patiešām ir būtisks reformu solis Latvijā, ir savstarpēji savietojot pašvaldību un valsts budžeta norēķinu sistēmas. Mēs izlīdzinām tās un radām vienu cenu vai vienu maksu par vienu skolēnu izglītošanu pa visām pozīcijām, ne tikai attiecībā uz skolotāju algu. Un to dažkārt dēvē par voucher sistēmu, jeb latviešu valodā galvojuma sistēmu. Uz būtību, un es tūlīt mēģināšu parādīt ļoti grafiski un brutāli. Tas ir piemērs vienkārši no Indijas, dēļ tā, ka tas tur ir papīra formā, joprojām bijis pieejams. Šīs sistēmas pastāv ļoti dažādās pasaules vietās. Tepat mums tūmā ir vairākas valsts Skandināvijā un Ziemeļa Eiropā arī zem, bet šis ir uzskatām. Skolas vouchers patiesībā ir talons, ja, tas ir tāds kā kupons, vouchers, tāpēc tas vārds, kas ir kā maksāšanas līdzeklis par viena bērna izglītošanu skolā uz mācību gadu. Te var redzēt, kā tas izskatās, ja tad ir bērna attēls, ja, paša vouchera numurs, normāli, kad tas izdots, kas ir tas, kas tur kādreiz liek, kurš tur sponsorēja, varbūt kāds papildu procesu, bet pārsvarā tur ir valsts vai pašvaldība, tālāk ir summa, bērna attiecīgais vārds un gads, par kuru tiek maksāts, un šī ir norāda, ka tā ir samaksa par šī bērna apmācība 6000 rupiju apmērā par mācībām jebkurā skolā, kur šajā sistēmā piedalās 7. un 8. gadā mācību. Izsidēja tad ļoti vienkāršā formā. Ir bērns, ir nauda, tā nav viņa nauda, tā nav privātā nauda, tā ir nodokļu nauda, kas tiek konkrētā monetārā formā piedāvāta kā samaksa skolai, kas šo bērnu māca. Skolām jābūt tātad izgājušām kvalitātes un akreditācijas vērtējumu, un viņam jāpiedalās šajā sistēmā. Un savukārt bērnam ir jābūt vecāks, aizbildnis, aizgādis, tas nav svarīgi, vai viņš vai viņa šajā brīdī konkrēti maksā nodokļus. Protams, varbūt viņam vecāki vai aizbildņi un aizgādņi pensionāri vai bezdarbnieki, tas nav no svara. Šī nauda ir kopējā nodokļu maksātāja nauda, kas tāpat tiek maksāta par izglītību, šajā gadījumā vienkārši personalizēt uz bērnu. Būtībā šis te, tā ir kaut kādā zināmā certifikāts, ko parasti izsniedz valdība, kurā, ir iekļauta nodokļu nauda. Mūsu gadījumā Latvijā tad būtu gan valsts, gan visdrīzāk arī pašvaldībām maksātā nodokļu nauda, un ar to vecāki maksā konkrētai skolai par bērnu. Vecāki maksā, ja? Vecāki izvēlēts, kur iet. Vecāki maksā konkrētai skolai par attiecīgu bērnu izglītību, jebkura izglītības iestādi, un skolas patiesībā ar citām skolām par šiem voucheriem arī sacenšas. Mūsu piedāvājums vairāk ir orientēts uz to variantu, kāds ir Zviedrijā, kurā neviena skola, vienalga, kurš tās dibinātājs arī nebūtu,
nevar pieprasīt vairāk kā voucheru vērtību. Proti nevar būt nekādu citu vēl papildus maksājumu, kas tiek pieprasīt no vecākiem vai no kā cita spēlētāja par skolas procesu. Kā jūs ļoti labi zināt, Latvijā šī samaksas sistēma ir vēl vairāk sadalīta tam dēļ, ka ne tikai pašvaldības un valsts maksā, bet arī vecāki maksā tādā vai citādā veidā par mācību procesu, iegādājoties, ne visur, es saprotu un apzinos, bet daudz kur mācību materiālus, piemaksājot tādā vai citā formā par procesu. Tā arī ir nauda, kas nonāk izglītības sistēmā. Tas nav nenorakstāmas lietas, tās ir jāņem vērā. Voucheri nozīmē visa nauda. Nekādu citu naudu prasīt nevar. Un, protams, no šī viedokļa tā ir salīdzinoši vienlīdzīgojoša sistēma, jo neatkarīgi no tā, kāda ir vecāka rocība, un neatkarīgi no tā, kurā reģionā, cik turīgā vai mazāk turīgā pašvaldībā vecāki dzīvo vai bērns dzīvo šajā gadījumā. Nevis vecāki, vērtība ir apmēram tāda pati. Šajā sacensībā piedalās valsts, pašvaldības, privātās skolas, un viņu sacensības rezultāts ir bērnu skaits, kas tiek mācīti. Jā, protams, tas atgādina vairāk konkurenci, bet es tāpēc apzināti pieminu Zviedriju, kura galīgi nav mežonīgā kapitāls un valsts, kura 92. gadā šo sistēmu ievies. Būtība ir tāda, struktūrāli divas maksātājas, šajā gadījumā, kā Latvijai ir galvenās valsts caur IZM, pat drīzāk pat vairs ne caur IZM, tas nonāk tā kā valsts pašvaldībā saliek kopā vienā summā, un tas aiziet uz noteiktu skolu. Un vairs nav divi dažādi finansējuma valūti. Es varētu turpināt. Pati sistēma ir izmantota ļoti ilgstoši, var salīdzinoši liela pieredze. Domāju, tam ir nopietni ekonomisks pamatojums, un tas nav tāds ad hoc veidojums, bet valstis, kurās tas tiek praktizēts jau ilgstoši, ir ASV, tur gan citu iemeslu dēļ tas tika ieviests, tas bija patiesībā ieviests tam dēļ, lai radītu iespēju no depresīviem un mazāk turīgiem rajoniem bērniem apmeklēt vidēji vai augsti kvalificētas skolas. Vecāki, tur jāmaksā par izglītību, ir bijis jāmaksā par izglītību, tad valsts vai pašvaldība izdod noteikti nominālu voucheru, kas ļauj mazturīgiem bērniem apmeklēt dārgākas skolas, un vouchers ir tā samaksa. Jūs vienkārši izdarīt individuāls vouchers, un viņi tiek tajās dārgajās skolās, kurās citādāk viņi netiktu. Tas ir ASV vairāk praktizēts, bet tas pilnīgi savādāks ir Nīderlandē, Zviedrijā un Jaunzēlandē un Čīlē un citās valstīs. Un ir tā sauktās free schools Anglijā, kas arī ir tā doma, ka vecāki var dibināt savas skolas un valsts maksā, nodokļu maksātāji par šo skolu eksistenci. Zviedrijā šī sistēma strādā jau no 92. gada, darbojās visos līmeņos, sākot no bērnu dārza līdz pat gan augstskolai, tas ir pēdējais posms pirms augstskolas koledža līmenī, tā arī joprojām darbojās. Zviedrijas sistēma ir tāpat, ka jūs kā vecāks varat, ja jūs vēlaties, un tas patiesībā ir viens no rādītājiem, ko viņi parasti arī piedāvā kā tādu zināmu savu panākumu, demonstrācijas mums piemēra, ka vienkārši ar voucheru var iestāties skolā, kur organizē mācības pat ārpus Zviedrijas. Lielbritānija ir nopirkta skola. Lielbritānija tā patiešām ir. Un jūs Zviedru nodokļu maksātājs samaksājat to pašu voucheru, ko cits. Vienkārši ejiet uz to skolu, kura ir filiāla Anglijā, un kādu gadu mācīties tās pašas Zviedru izglītības sistēmas iestādes filiālē Anglijā. Angļu valodā. Nekur citur. Nekas cits jums nav jāpiemaksā, jūs vienkārši turpiniet būt Zviedru izglītības sistēmas sastāvdaļā, bet mācīties citā valstī, un tas notiek, to tiešām var izdarīt, un pie labas saimniekošanas tas arī ir pat izdevīgi. Apmēram 20% ir iesaistīti tā sauktās brīvajās skolās, jeb tās, kas nav valsts vai pašvaldību, dažādi organizēts, un apmēram 1% pieaugums katru gadu. Process ir mērens, bet es domāju, ka 18-19 gadiem tas nav slikts rezultāts. Ir lielāks arī dažādības piedāvājums, kas no tā nāk. Ir viens skaists piemērs, kas patiešām ir iespaidīgs, kas var arī rādīt, kā tas attīstās un atbildēt uz dažiem jautājumiem saistībā ar voucheru sistēmu. Kunstskapis Skolen, tātad 30 dažādas iestādes, ieskaitot bērnu dārzus, ap 10 000 bērniem šādā te veidojumā.
Tur ir pārsvarā personalizēta apmācība un interaktīva. Tas ir diezgan liels spiediens uz digitāliem resursiem un individuālie mācību plāni, sākot jau no 7. no mūsu klases. Tas ir vidusskolas posmā bērni, skolas, kuros bērni nenāk katru dienu uz skolu, bet nāk uz semināriem. Pārsvarā mācība notiek ārpus skolas telpām, mājās vai citās vietās. Kas ir, protams, šeit būtiski, kad apzināties, ka tad šī skola radusies kā vienas labas skolas piedāvājuma izplatīšana visā Zviedrijas teritorijā, un līdzīgi tā kā mums ir nosacīta labās skolas vai vismaz reitinga skolas, pieņemsim, un tajās vēlās daudzi mācīties, un tad viņi vienkārši veido tās pašas skolas filiāls visā Zviedrijas teritorijā. Jūs ziniet, ka ieejot tajā skolā, jūs dabūsiet to pašu pedagoģisko pieeju, to pašu apmācības formu, kā tas ir pamati. Iestāde vienkārši viens uz tāds pats, tikai izplatīts visā valsts teritorijā. Te ir piemērs, kā es viņus uzzināju, viņi meklēja Cambridge'ā skolu, ko nopirkt, ja viņi pirka Lielbritānijā. Šī tā iestāde, kas pērka Lielbritānijā pērka skolas, tās pataisa no depresīvām uz attīstošām tieši savu pieeju. Viens piemērs Suffolkā, kur viņi arī šī pat Zviedru izglītības iestāde iegādājās vienu no vairākām skolām Lielbritānijā. Kādi ir argumenti par labu voucheriem? Ir vairāk, protams, ir par preti, jūs to tūlīt redzēsiet. Viens ir tas, ka vecākiem ir iespējas izvēlēties to skolu, kas vairāk atbilst bērnu, viņuprāt, bērnu attīstībām un vērtībām. Mums nav vienots, unificēts standarts vai pieeja vai platforma, bet ir dažādība, un šo dažādību vecāki var izvēlēties to pieejā un nemaksāt par to ekstra. Tas ir pieejams par to pašu nodokļu maksātāju naudu caur voucheru organizācijas principu. Otrs ir diezgan liela decentralizācija, tādā ziņā, ka, protams, ir minimāls kodols mācību saturām, zināšanām, iemaņām, prasmēm, kas bērniem ir jāapgūst noteiktā brīdī, bet alternatīvi ceļi, kā uz to tikt, un tie tiek piedāvāti un vecāki izvēlās, un nav viena tā pati, skala. Treškārt, vecāku iesaiste diezgan nozīmīga šajā gadījumā, jo vecāki ir tie, kas izvēlās. Lai ko es saprotu, cilvēki domāt par to, cik atbildīgi vai bezatbildīgi vecāki. Es domāju, kopumā savā absolūtajā nospiedošajā vērumā vecākiem interesē, kas ir ar viņu bērniem notiek, un viņi pievērš tam uzmanību un neizbēgam. Šajā gadījumā šis ir ļoti konkrēts formāts, kā viņi to interesi izpauž. Tā ir vienlīdzība, protams, lielāka tādā ziņā, ka tas dažādās maksas, kas mums te nāk no Latvijas klātu gan vecākiem, gan pašvaldības, ir saliktas līdzīgā finansējumā. Paša skolas sistēma motivācijas ir uzlabota, un tām jākļūst par atvietākām, efektīvākām un atbildīgākām skolām kā vienībām. Ja personiski es domāju, ka voucheri ir gan vienīgais veids, kā ņemot vērā iespējamos dažādos ekonomiskos pagriezienus, kas te mums joprojām ir veids, kā mēs vispār varam domāt par skolotāju algu kāpināšanu. Tieši dēļ tā, ka skolas līdz ar to pašas kļūstot autonomāks, var vairāk atbildīgāk, savādāk lemt, atšķirīgāk lemt par atalgojumu sistēmu. Protams, ir arī argumenti pret. Ir tie, kas skatās, īpaši uz Amerikas piemēru, un saka, skolās ir un joprojām pastāv nevienlīdzība, kad voucheri neatrisina nevienlīdzības sistēmu. Šī gan ir tāda debata, kurā patiesībā ir gan argumenti par, gan pret. Tā nav taisnības, jo kā viena tā otra var ļoti spilgts piemērs, kur tas tā nav. Kas ir būtiski, un tas ir taisnība, tie, kas cilvēki interesējās par sistēmu, kāda kvalitāte ir attiecīgajā skolā, kāda ir tā pieeja, ko tas nozīmē un daram, tie iegūst. Tie, kas neinteresējās, nav informēti, viņam nekas neinteresē, tie zaudē, jā, tas tieši tā ir. Ir tāds risks, kā skolas piesaistot, un to mēs tagad arī, protams, redzam Latvijā, piesaistot bērnus, ja par bērniem ir galvenais finansējums koncentrēs uz āršķirīgo un pārdodamo tieši tajā brīdī, vairāk mazāk koncentrēs uz substanci, tāds risks ir, un tur, protams, ir jautājums par kvalitātes kontrolu vadību. Kaut kādā ziņā valsts skolas nonāk mazāk izdevīgā situācijā, jo dēļ dažādām regulācijas lietām tām nākās vai ir spiesta vai ir tendence uzņemt grūtākus studentus. Respektīvi tos, kuriem jāstrādā vairāk, jāieliek vairāk darbs,
Savukārt, teiksim, citus var tā kā vieglāk paņemt krējumu, talantīgos. Tālāk, un šis te nacionāls salīdzinājuma jautājums, protams, kļūst izaicinošāks, jo decentralizācija un dažādi pieejas, tad uzreiz, patiesībā neļauj pateikt, ka šajā skolā, šajā pilsētā izvēlētā pieeja vispār neizmantot digitālas tehnoloģijas, labāk attīsta matemātiskās spējas nekā tajā, kur tikai ar digitālām tehnoloģijām strādā. Un pie decentralizācijas, protams, šāda situācija ir iespējams, un tad jāmēģina salīdzināt, vai viņa spējas risināt matemātiskas uzdevumus ir līdzīgs. Ja? Izaicinoši tas ir, bet neiespējami. Tas, ko, protams, tas automātiski paredz, šī, kā jūs ziniet, jau ir tā kā puse no manas prezentācijas, lai jūs jūtat, automātiski paredz to, ka pie voucheru sistēmas, tajā maksāšanas sistēmā, kurā galvenais finansējums nāk no bērna, skola saņem pa lielam tik daudz naudas, cik tur ir bērni, ko viņi apmāca gada laikā, un ar to rēķinās, kurā ir decentralizācija un lielāka autonomija, automātiski paredz to, ka skolotājiem jākļūst kritiskāki, nozīmīgāki, svarīgākam spēlētājiem visā tajā sistēmā. Ir lielāka skola autonomija, tas nozīmē, ka lielākā mērā un brīvāk var noteikt, kāds ir skolotāja atalgojums. Šī skolotāja atalgojuma atšķirības var būt nozīmīgas skolā. Skolas, protams, var no vienas puses tās, kurām ir panākumi piesaistot bērnus, var algot, pat es nezinu, universitātes rektors, lai nāk viņiem māca fiziku, piemēram. Tas nav neiespējami pāris stundas nedēļā vai pāris nodarbības ir pilnīgi iespējams, ne? Savukārt ir kādi citi skolotāji, kuri nevar pasniegt 3 svešvalodās, jo Latvija ir parakstījusies pašlaik jau uz pozīciju, ka Latvijas skolotājiem skolās būs valodu mobilitāte un saturu mācīs svešvalodā. Ne tikai latviešu valodā, bet arī citās valodās saturu. Tur geogrāfija un vēsturi ar laiku un samērā drīzu laiku tā kļūst par realitāti. Daļā Latvijas skola, ja ne vairumā, tas nozīmē, ka šīs spējas un iemaņas ir labi, ka tās ir un tas kaut kā noteikti jāmotivē, un tas izrādīsies, ja, ka šie cilvēki, kuri varbūt ir ar vairāk kvalifikācijām, iegūs atalgojumā vairāk no skolas, nekā turpat kolēģi, kas strādā blakus, bet nav šīm kvalifikācijām. Šī arī nevienlīdzība varētu būt. Bet tas, acīm redzot, strādā kā motivators. Pieaug skolotāju brīvība, jo mazāk centralizēta kontrole automātiski nevar būt tas pats izglītības kvalitātes vērtēšanas dienests un skola autonomija. Tas ir pretrunas terminos. Tur ir jābūt pilnīgi citai praksē, kā tiek vērtēts skolotāja darbs, kas patiesībā ir daudz mazāk iejaucošs, vairāk palīdzošs, konsultējošs, necensējošs un neregulējošs. Tas ir automātiski lielāka brīvība. Tad jūs varat rakstīt savus stundu plānus uz mazām lapiņām, līmēt uz sienu, un neviens nevar pateikt, kur jums ir stundu plāns uz papīra. Ja? Viņš varbūt uz zvēdara kaut uzrakstīts. Ja? Jūs darbojaties salīdzinoši brīvi un atbildīgi, tā ir jūsu skolotāju lieta. Ja? Un neviens nevar neko jums prasīt. Tā tas ir. Tā ir neizbēgama autonomijas sastāvdaļa. Lielāka brīvība, protams, arī atbildība. Jūs gribat mācīt vēsturi uz ielas skolēniem visu laiku uz priekšu, ja? Nav jābūt stundās. Jūs gribat, lai viņi vispār iet šodien mājās un mācās mājās. Tā ir jūsu, tas ir šis te gājiens. Nav tādu cieto pienākumu. Protams, skaidrs, ka vienoties ar vecākiem un vecāku grupām, tur tālāk un bērnu. Bet kas savukārt nozīmē, ka profesionāla kvalifikācija un iekšējie profesionāla standartu uzturēšana pašā profesijā kļūst daudz nozīmīgāk. Ja tie nav kādi centralizētie inspektori, tad tie ir paši profesionāli skolotāji. Līdzīgi kā ārsti vai juristi, kuriem ir pašorganizējušas organizācijas, kas uztur profesijas standartus un novērtē, arī tas kļūst par neizbēgamu un neatņemamu autonomu skolu sistēmas sastāvdaļu. Un šajā brīdī, ja kādam rodas vecākam vai skolas direktoram vai citiem skolotājiem zināmas pretenzijas par to, vai profesionāls skolotājs rīkojās, tas nav zvans uz Rīgu. Ja? Teiksim, kaut kāda ministrijas vai padotības iestāde. Tas drīzāk ir jautājums profesionālajai skolotāju asociācijai vai organizācijai ar lūgumu, vai novērtēt, vai vispār uzskatīt, vai ir vērts novērtēt šī skolotāja profesionālas kvalifikācijas. Un šī organizācija
pašu skolotāju, pedagogu radīta, ir tā, kas gan sniedz to vērtējumu, gan arī pēc deleģējuma izmanto līdz šim, piemēram, budžetā naudu, lai nomaksātu savus darbības, kursus, pārkvalifikāciju, regulāru mūžīgi, ka skolotājiem mūžīgi būs jāmācās. Tas patiesībā kļūst par daļu no šīs autonomās skolu sistēmas. Profesionālas skolotāju organizācijas pārņem profesionālas kvalifikācijas jautājumus ļoti lielā mērā. Tā ir atbildība, bet tas nav nekāds brīnums, tas ir citur pasaulē noticis. Ja citas profesijas to var, kāpēc skolotāji to nevar? Ir tāda lieta, kas Latvijā tiešām ir būtiska un saistās, ja ievieš voucheru sistēmu, arī pat ja neievieš voucheru sistēmu, jautājums par nelielo skolu nākotni ir svarīgs. Pilnīgi apzinoties, ka naudas seko principai ieviešanai pie retas apdzīvotības un mazas izvēles uz asas kāns uzliek tās skolas, kurās ir zem 100 bērnu. Jo budžets nav apjomīgs tās, ka tur var darīt visu. Mēs saprotam, ka ir šeit nepieciešams paplašinātāks jautājumu skatījums, un gan ar Sprūdžu es esmu runājis, gan ar Riņķels kundzi abiem ministriem par to, ka mums ir jātiek līdz īpašai starpnozaru, principā kabinetā apstiprinātāji mazo skolu programmai. Es nezinu, kā viņam tur Saeimā veicies, bet bija arī mēģinājums vismaz iecer noteikti izveidot mazo skolu apakškomisiju pie kādas no Saeimas komisijām, lai tā uzsvērtu šo te jautājumu. Tādā vai savādākā veidā to mēs arī darīsim, un es domāju, ka mēs tiksim līdz modeļiem mazām skolām, plus arī konsolidētam finansējumam, lai nodrošinātu konstitucionālās Latvijas iedzīvotāju tiesības iegūt izglītību, un tas būtu maksimāli tuvu dzīvesvietai, ko viņi vai viņu vecāki ir tur izvēlējušies. Ko mēs ar to saprotam? Pirmkārt, mums ir skaidrs, ka jāizveido, mums ir tur saraksts to, cik daudz tādu skolu ir, un kas tāda ir, bet tās būtība ir patiesībā katrai no šīm, tās ir identificējams skolas skaita ziņā, tās ir 167 identificētas skolas, kurām ir šis jautājums būtisks. Mēs katrai no tām noteiktu demogrāfisko scenārijas cer kopā ar pašvaldību un saprast, kādas perspektīvas attiecībā uz bērnu skaitu un atkarībā no tā, kādu no modeļiem piemērotu. Mazā skola, paņemam, tikai tāds vienkāršs piemērs, kā pašlaik mēs ar to strādājam. Mēs esam veikuši aprēķinus, lai noteikti minimālo skolēnu skaitu izglītības iestādēji, kurai ar pašreizējo finansējumu pēc principa naudas seko skolēnam, var nodrošināt pašreizējo izglītības programmas izpildi ļoti minimālā un tomēr apmērā. Un visas tās, kas ir zem, tās mēs esam nodefinējuši kā mazās skolas, kurā šīs skolas lieluma dēļ un to bērnu skaita, ierobežotā skaita dēļ, tas nav iespējams. Ja varbūt nākošo tabulu mums ir apmēram, tas nav padresēm, es ceru, ka tas varbūt šoreiz ir lieki, bet šeit ir attiecīgi mazākais minimālais skolēnu skaits, no kura tā programma principā vēl ir īstenojama. Ja? Ar trūcīgu, praktiski uz neiespējams robežas zem šiem cipariem, to vairs īsti nevar izdarīt. Tas ir apmēram pašreizie aprēķini, ka mēs varam redzēt, un tad mēs esam saskaitījuši, cik tādas ir, un ieguvuši arī skolēnu skaitu, kas šādās skolās mācās. Ja, kā jūs redziet, pilsētās skolā ir tikai viena, un novados vidusskolas tādas ir tikai 6, toties pamatskolas novados ir 150, un pamatskola novados ir 82, un mazāk ir grūti vai neiespējams funkcionēt. Ja? Šeit gan nav piemēroti tie visādi koeficienti un tie faktori, kas ir ārpus skolas, tas ir cik turīgā vai mazāk turīgā pašvaldībā dzīvo, kuru var tur šķērs subsidēt no citiem resursiem. Kopējais skolēnu skaits ir nedaudz pāri 9000, 9500 tā kopumā. Tas ir tas mērķis, ja, kas ir zem mazo skolu programmas. Ir vairāk varianti. Pirmie, protams, ir jau mēģināti, tā ir filiāle, un otrs ir tā sauktā atvērtā skola. Tam ir dažādas nozīmes. Viena no tām ir arī tā, ka skola nav kā iestāde, bet kā ir mācību punkts.
daļa mācības notiek tajā vietā, un citas mācību procesi notiek blakus esošā skolā. Tā nav pat īsti filiāli. Skolotāji piebrauc pie bērniem. Ik pa brīdīm vai pa dienām. No blakus esošām skolām, ar ko teiksim, vienošanās, un citreiz bērni dodās uz to blakus esošo skolu. Viņi nebraukā katru dienu. Ja? Protams, tas vairāk attiecās uz mazām, pavisam sākuma posmiem, kad tas ir iespējams. Un dabiski daudzfunkcionālais centrs, kas Latvijā ir mēģināts, kurā ir vairākas funkcijas saliktas vienu vietu, plus arī vecāku īpašumu atrodošās skolas, tad vecāki, kuri ir noskaņoti šo skolu darbināt, ja, jūs par līdzīpašniekiem skolai un uzņemās līdzatbildību finansēšanas ziņā par šīs skolas tālāko eksistenci. Tas ir neiespējami, tas ir iespējami atsevišķās vietās. Arī mūsu kaimiņos Somijā to mēģina izmantot kā vienu no risinājumiem reti apdzīvotai vietām. Respektīvi, tās ir divas virzienas. Mēs ieviešam voucherus, mēs varam tālāk detalizēt parunāt par ko un kā tas izskatās. Mēs izstrādājam īpašu programmu mazo skolu attīstībai. Mums ir apmēram skaidrs, cik tādu bērnu skola ir, un apmēram pat skaidrs, cik apmēram finansējumu tam būs nepieciešams. Trešais ir mācību satura jautājums. Tur gan ir tā kā vairāk atsevišķi bloki, nevis viena stiegra. Mums diezgan svarīgi ir nodrošināt, ka mums ir plašs un daudzpusīgs izglītības kvalitātes monitorings. Tas nav tikai attiecībā uz skolas stundas darbu, bet arī uz to, kas skolā notiek. Protams, labas skolas kritērija un kvalitātes ir vairākas. Tas nav, protams, tikai centralizēta eksāmena rezultāti. Skolēnu spēja progresēt, viņu veselība, arī skolotāju apmierinātība ar darbu virkni. Un šo te monitoringu mums tur vajadzētu izveidot, lai mēs varētu vērtēt dažādus mācību procesa elementus. Mums ir jāveic skolēnu noslodzes izvērtējumi, ir dažādi viedokļi par to pēdējā mēneša pusotru laikā gan izskanējis. Ir arī tā, ir skaidrs, ka tur kaut kas ir suboptimāli. Attiecībā gan uz mūsu pašu novērtējumu, skolēnu skolotāju, vecāku novērtējumu, to, cik daudz vai maz, cik sarežģīts, cik vienkāršs tas mācību saturs un organizācija ir. Tāpat arī salīdzinājumos mēs tur, piemēram, dabaszinātņu jomā būtiski atpaliekam no Somiem. 1.9. klasē arī sporta nodarbības ziņā ir pa 4. daļu, 5. daļu mums ir mazāk nekā mūsu skandināvu kaimiņiem. Mājas darba apjoms izskatās lielāks nekā mūsu kaimiņiem. Savukārt tajā brīdī, kad mājas darba apjoms izskatās lielāks, tas, protams, nozīmē arī lielāku ietekmi no sociāla-ekonomiskās nevienlīdzības, kurās bērni mācās faktiski. Ja ne visiem virs galda ir lampa, vai ne, kā jūs ziniet, vai pat elektrība mājās. Es domāju, ka tās lietas, protams, ja tā ir daļa no mācību procesa, mums ir jāņem vērā. Mēs nevaram ignorēt. Un šīs lietas ir jānovērtē un acīm redzot jānāk ar kaut kādu piedāvājumu. Es domāju, ka šis ir tas, kas ir arī liekams galdā un saprotams vāji un cik lielā mērā skolotāju profesionālas organizācijas ir gatavas spējīgas ņemt patstāvīgā pārziņā kvalifikācijas un kvalitātes jautājums, protams, ar visu budžetu, ja ne jau bez. Un kā mēs varētu novirzīt tos finanšu resursus ar deleģēšanas palīdzību skolām. Ir kaut kāda zināma datuma, līdz kuriem pēdējiem mums tas jābūt izdarītam. Es domāju, ka mums ir bijis ilgāku laiku, jau vairākus gadus funkcionējošs projekts, kurā es esmu piedalījušies, EVIS projekts, un no tā jābūt rezultātiem ir attiecībā uz kvalifikācijas vērtēšanas sistēmu, tādā vai savādākā veidā, vai ne? Un domāju, ka mums ir arī jāskatās uz to, kādā veidā mēs organizējam pārvaldību skolās un cik lielā mērā vadītāju skolu ir savās pozīcijās un ar kādām kompetencēm, uz kādiem termiņiem, nosacījumiem un līgumiem. Tā ir viena lieta, kas Latvijā ir ļoti dažāda, dažādās vietās, tas ir vecāku loma. Man ļoti gribētos, neatkarīgi pat no tā, cik ātri un strauji iet ar voucheriem, ka ir spēcīgas vecāku organizācijas, kas ir racionāla mēroga. Es zinu, ka ir vecāku organizācijas, kas ir tādas, vai vismaz pretendē, un tad ir vecāku organizācijas ap skolām, kas ir spēcīgākas vai vājākas.
man interesētu, ka būtu vecāku organizācijas, kuras varētu nopietni pārstāvēt vecākus šajās debatēs par mācību satura, formas, procesu, organizācijas, pārvaldības un finansējuma izmaiņām. Plus skaidrs, ka ja ir voucheri, tad vecāku loma automātiski būtiski pieaug, un viņi, kā tas arī Zviedrijā, jūs var paskatīties, kļūst par skolas pārvaldes tiešiem lēmējiem un dalībniekiem, lemjot par to, kas būs arī direktors, direktora vietnieks, protams, ne visi, bet pārstāvi. Tā pārvaldības ir savādāk nekā kā pašlaik, tas, protams, ir. Mums ir, šodien mēs pēc tam atgriezīsimies, bet varbūt uz profesionālu aizējumu. Mums ir priekšstats par to, ka arī profesionāla izglītībā ir maiņa nepieciešama. Tā nav tikai saistīta ar infrastruktūras finansēšanu un jaunumiem tajā ziņā, bet pat par uzstādījumiem pašiem par sevi. Divos virzienos mēs to redzam. Viens ir tā sauktie kompetences centri, tie jau ir, bet tas automātiski nozīmē, ka pašreizēji kompetences centri arī tādi būs mūžīgi un nemainīgi. Interesi mums ir tomēr sakoncentrēt resursus tā, ka Latvijā izveidojas ar stabilām industrijām sasaistīta ciešā sazobē, iespējams pat pārvaldībā industrija, izglītības un kvalifikācijas centri, kuri izglīto gan jauniešus, gan arī pieaugušos, un kur tā industrija ir tā, kas lielā mērā uzstāda gan prasības, gan saņem tos absolventus savās organizācijās. Mums tādi stabili sektori un industrijas Latvijā ir. Visas tādas nav, kādu jūs saprotiet. Piemēram, mežā vai lauksaimniecībā mēs varam diezgan droši domāt, ka šeit ir vieta kompetences centram, kas apvieno gan profesionālu skolu, gan tālāk izglītību vienā vietā un darbojas kā tāda integrēta mācību iestāde. Savukārt ir vienmēr skolas ar noteikti specializāciju, kurā nav pretī industrija, kas var nodrošināt visu laiku, bet kur šī specializācija ir nepieciešama. Arī šai ir sava vieta Latvijas izglītības sistēmā. Te ir vairāki varianti, protams, kā to risināt, un par to tad debatē vēl ir jābūt. Es zinu, ka ir gan pretinieki, gan oponenti idejai, ka ir tā kā profesionālā vai aroda skola un vispārējā vidējās izglītības iestādē kā atzari divi, ja, vienam veidojumam. Tad ir skolas, kuras ir profesionālas skolas ar šo specializāciju, bet nevis vienas, vairāk pašvaldību pārziņā. Tāpat arī ir svarīgi, ka šeit mums jau pastāv arī, neskatoties to, ka ir industrijas cieši iesaist. Izglītības zinātnes ministrijas pāraudzīja par kvalitāti, īpaši ņemot vērā centralizēto eksāmenu kvalitātes kāpināšanas nepieciešama profesionālajā skolās. Tā kā šeit, protams, ir virkni vēl lieta, ko mums būs jāizdiskutē, taču tās divas virzieni, ja, kompetences centri un notiks profesionālas skolas, tas tā ir. Attiecībā uz to finansējumu, ko mēs esam pašlaik darbiem iesaldējuši, ja pareizāk sakot, lūguši neuzņemties nekādas turpmākās saistības, tā iecerē ir atlikušos apmēram 45 miljonus, un tur gan drusku vairāk nāk no valsts līdzfinansējums klāt, gan izvai 50 miljonus eiro, kā ar jaunu konkursu palīdzību piešķirt 6-8 nopietniem centriem, kas varētu tikt pabeigt pilnībā. Salīdzinājumam, protams, ir jums jāzina, un jūs noteikti ziniet, ka mums 34 iestādēm 74, 65 miljoni, pēc kā, kur skatoties, ja tiek sadalīti, izveidojot 1,9 miljonu vidējo finansējumu, izvēl kvotēti, ja, un ar to ir grūti pabeigt nopietnas mūsdienīgu infrastruktūru būvi ar visu nepieciešamo. Mūsu valdes kolēģi tādu no nulles uzbūvēja par 12 miljoniem eiro, ja 18,5 miljoniem latu. Tas ir piemēram tas piemērs, kad jūs tā kā no nulles visu uztaisiet. Mums tāda 2 miljoni. Jā, protams, tur ir iepriekšēja infrastruktūra, bet nereti tā diez vai dara pēc tam. Jā, un ir skaidrs, ka mums nācās nopietni
padomāt, vai mēs turpinām šo vai tomēr ejam uz jauniem objektiem un ar konkursu palīdzību izveidojam pabeigtus, pilnībā pabeigtus objektus, kur tālāk viņš neprasa finansējumu. Tur ir vēl vesela virkne slaidiem, kas saistās ar citām jomām, bet šajā brīdī es gribētu apstāties, tad jums veiksmi darbā un sākt atbildēt uz jautājumiem, kas iespējams jums ir radušies šajā laikā. Paldies!